down, cast a shadow on the ground. Sveiki! Tāda neparasta diena šodien. Pateikšu tā, kad esmu Meksikā. Atbraucu uz šejieni, jo ir daži darbiņi. Jāpārvadā pāris mašīnas. Un palikšos kādu laiciņu šeit pastrādāt. Un tad jau redzēs, brauks atpakaļ vai nebrauks. Te ir. Tā kā pastīsimies. Ir februāra pēdējā diena, 28. datums. Un rītā jāsāk strādāt. Rītā jāsāk vadāt mašīnas, un tad redzēs. Tā kā es teicu, skatāmies tālāk. Es domāju, ka būs interesanti, kā te ies. Un pie visa tā pasākuma pastāstīšu, kā šeit kaut kas notiek, varbūt, zin? Reku cilvēki pazaudējuši ir kādu rotas lietu un meklē. Un džeki, reku man aiz muguras vēl joprojām meklē. Nu tāds viņiem ir tas darbs. Meklēt un atrast kaut ko, kādu dārgu lietu. Nu tad aiziet uz dealershipu pēc autiņiem. Nav tālu jābrauc, kad 11 minūtes jāpabrauc un turpatās jau arī ir dealerships.
Nu, reku mēs esam arī atbraukuši. No šī te dīlera mēs savāksim 4 mašīnas, kā es jau teicu. 3 pick-up trucks un 1 Ford Bronco. Fuck, un man te viens stāv jau priekšā. Tas nav labi, tas nav labi. Nu, žēl, ka tā. Labi, mēģināsim kaut kur braukt, meklēt kaut kā, kur mēs apstāsimies. O, nē, re, kur ir? Jā. Tā, uzdevums ir sekojošs. Ejam pakaļ atslēgām. No sākuma mums jāatrod viņas ir. Un tad mēs vācam kopā, atkal taisam inspekciju, kuru es nerādīšu, to es jau parādīju iepriekšējā. Bet kā es uzkraušu viņas, to gan es parādīšu. Davai, ejam iekšā tālāk. Morning. Nu, iztriec ārā, jo šeit neesot tā īstā vieta. Bet te blakus māja. Tur ir tas, kur viss notiekās. Auto labošanas un tā tālāk. Cerams, ka es kaut kur te pārbridīšu pāri. Nopietni. O, kaut kādas pēdas ir. Tidī! Volkswagens. Cadillacs. Dabujām mašīnu. 3 šādi te pick-up trucki. Būs inspekcija. Un šāds te Bronco būs. 4 mašīnas. Nav nekas liels. Ras vienā džasā un uzliks augšā un aiziet. Viena mašīna man ir rekur. Tātad šī te man ir jāmovingo. Un, jā. Davai, viss. Aiziet. Nu, Bronco tomēr būs šāds. Bija domājis, ka maziņais, bet lielais Bronco tāds. Bet īsts. Es viņu uzlikšu pāri pa galvu pārlikšu. Cik tad ir cena? Varbūt kaut kur var redzēt. Re, kur ir cena? 78,000 Kanādas dolāri. Ai. Vesels mēnesis, ko strādāt, lai nopirktu tādu mašīnu. Traks var palikt.
Neveiksme. Ambulanci tagad vajag. Kājas sāp. Tas ir viss. Paldies par uzmanību. Braucam krauties. Ārā, es domāju. Mēs tā ar autiņus braucam. Čau! Nu, mazliet izstāstīšu, kas tur bija ar to dīleri, no kā es tagad ņēmu tās mašīnas, kas man tur bija pa figņu sanāca. Tad, kad es strādāju iepriekšējā kompānijā, man bija arī no Jarda man bija jāsavāc Ford Transit busiņu un jāved uz Outfitteri. Nu, Outfitters ir tas, kur liek tur busiņiem un aplīmē mašīnas, karoči. Aizvedu uz turieni, paceļot mašīnas, es konstatēju, ka ir priekšējais un aizmugurējais buferis sadauzīti. Zini, kā Ford Transitam tie dzelzs buferi un tādi. Nē, pat tur nebija dzelzs plasmasnieki. Uztaisīju bildes, uztaisīju 4 bildes, ja 5, un vajadzēja 6 bildes taisīt. Tūmā vajadzēja paņemt to bojājumu buferim tūmā, un es nepaņēmu to. Pēc kaut kāda laika, aizvedot tam outfitterim, aizvedot to autiņu, viņš konstatēja, jāraksta tur damagiņš. Es pilnībā pārliecībā, jā, protams, jāraksta viss kārtībā. Viņa man lika uzrakstīt, mums iedalās tur pa kategorijām, tur pirmā kategorija, tas ir līdz 1 inčam tur skrāpējums un tā līdz 6. kategorijai. 6. kategorija ir visaugstākā, kad arī major, ļoti augsts bojājums. Un viņi man ielika, viņa lika, lai es rakstu 6. Bet viņi saka, nē, viss kārtībā, mēs tur samainīsim buferu un tu esi jau pierakstījis to bojājumu, viss kārtībā. Pienāk man tas laiks, īstenībā pēc 6 mēnešiem, es saņemu savā pēstabā 5000 nost par bojājumu. Prasu, zvanu uz ofisu, kas par lietu? Viņi saka, tev viņi samainīja tos buferus un tur ir tas bojājums 5000. Es saku, bet es taču saņēmu visas bildes uztaisīju. Viņi tur sāka izmeklēšanu un tā tālāk. Vietējā tur mūsu office ar to Fordu. Un konstatēja, ka man trūkst viena bilde tūplānā, kur ir tas bojājums. Neko darīt. Tā es samaksāju 5000, kur es biju ļoti neapmierināts. Bet par cik, ja es, pieņemsim, gribu dabūt atpakaļ to lietu, par ko es maksāju tos 5000, man ir viņiem jāsaka, viņiem man jādod. Šajā gadījumā tas būtu abi bumperi, man būtu jādod. Kur es būtu līdz, vienalga, es būtu izmetis misenē pats, bet
bet man uz rokas, jo es viņiem neticu. Es esmu varbūt tās, kā lai pasaka, kā tas vārds ir, tas, ierakstīsiet komentārā, par visādas aizdomas man ir. Un daudz īstenībā apstiprinās tās manas aizdomas. Līdz ar to, un vēl mana kompānija uzzināja, ka es eju projām, ka es mainu darba vietas. Protams, viņi tur mēs sazināsimies ar tiem, un tu dabūsi savu buferu apakaļ. Ir pagājis pusotrs gads, 2 gadi. Aprīlī būs 2 gadi. Un, protams, no bufera nav ne ziņas, ne miņas. Viņi esot izmetuši ārā. Es varētu tur cīnīties, un ko tur, davai, meklējiet man buferu vai atdodiet man piečuku apakaļ. Jo šitā bija par Ford Expedition, par alumīnija disku. Bija neliels skrāpējums uz disku. Jā, viņš teica, viss jāmaina. Tur es samaksāju $1,700, bet es vismaz dabūju disku apakaļ. Labi, to disku es nepārdevu, atdevu tur vienam, kā lai pasaka, tur pazīstamam servisā, lai viņš tur darās, ko viņš grib to. Un, tā man tādas baigi nepatīkama pieredze ar šitiem te ar tiem autofiks, kas, no kurienes es ņēmu šīs 4 mašīnas. Lūk tā. Ir mācība ir, un atkal, nāks jauni sūdi, šitie aizmirsīsies. Šajā gadījumā varēja arī braukt par 407, par Maksas highway, bet par cik es nekur baigi nesteidzoši šodien, tad kāda jēga man braukt par 407. Bet tad, kad es nokraušu šo kravu, tad gan es braukšu uz 407, kas nozīmē Maksas highways, un lai es ātrāk tiktu līdz manai vietai, kur man jākraujās ir. Tā kā šis ir tāds, kā lai pasaka, 11 pulkstenis un nav nekāds baigais busy laiks. Tā kā ir ok šis gadījums. Hey, Abrams driver, when I enter the yard, please. Okay, Abrams, truck number 2? 1642. Okay. So you enter in empty? No? I'm bringing in 4 units, sir. Okay. Are you going to pick up any unit from No, here? no, just dropping off. Dropping off. Okay. May I see your ID, please? Egils Zukas. No, I mean your identification. What is it? Your name. I need your name. Egils, I'm telling you, Egils. Okay. Thank you, sir. All right. Can you repeat your last name? Egil.
Egils Zukas. Z-U-K-A-S. Okay, it's all good now, sir. Thank you. Have a good day. Bye-bye. Thanks, bye. Nu, te ir tas jards, par ko es runāju. Kādreiz, tad, kad es strādāju citā kompānijā, no šejienes pārsvarā mēs ņēmām tās mašīnas. Labi, mēs vedām tikai Fordus no šejienes, bet te re, kur ir Teslas un Mazdas un GM. Tā kā bišķiņ kaut kas te pamainījies. Daudz mašīnas. Iesim cauri vārtiem. Bļēc, braukā te pa priekšu. Šīs durvis varbūt. Jā. Hello, Denise. Nu, ir sarunāts, kur es metu nost mašīnītes un visu nes iekšā, atslēgas viņai apakaļ un aiziet. Reku te gar to sniega čupu pašā galā. Все, давай, līdz nomešanai. Čau!
Nu, te reku mēs varam vaļā tās saucamās paketes, kur mēs ieliksim, es tam parādīšu, kā tiks ielikts viens no pick-up trakiem. Upsi. Nu tā, šis te saucās tas truck package, kurš ir baigi ķēpīgi ir uzlikt. Nu kā ķēpīgi? Aiziet bišķi vairāk laika nekā parasti. Nu, šis skatās šādi. Es domāju, ka augstums būs ok. Nolaidīsim, cik mēs tur vēl varam. Neko mēs tur nevaram uz strīnieku liekam. Tur mēs arī šeit pastīsimies, kas šeit mums būs. Te viena augšā var. 1, 2, 3, 4, 5. Viens, 2, 3, 4, 5. Cik tur ir 3, ir 2, cik tur. 1, 2, 3.
Viens rindas iet lejā. Nu, kaut kā tā. Labrīt! Labrīt tev, Jāni! Labrīt tev, Marek, arī! Visi, kas man skatās. Šodien 6. marts, pulkstens 6:49, un es esmu ceļā uz Ameriku, uz izmešanos. Un to kravu, ko es vakar uzlādēju, šodien tā tiks izmesta. Un tāds ir mans plāns. Nezinu, kad es vēl tikšu līdz Amerikai, jo ceļi paliek sliktāki. Mums te bija vakar lietus, un šodien ir... es esmu nobraucis no parkinga 100 kilometrus, un nu jau kur ir jau -5 grādi, un man parkingā bija +4 grādi. Nu, bišķiņa starpība ir. Nu, jābrauc uzmanīgi, ko citu vēl lai pasaka. Nu, tādi reku tie ceļi. Brīdināja jau, ka būs šodien kaut kāds tur apledojums un kas vēl nekas, bet, nu vēl mašīnas nevienu uz grāvī nemētājās, neesmu redzējis, bet ir agrs. Es ļoti ceru, ka es tagad esmu uz tā lai pasaku, uz tādu nenoslogotu highway, bet tūlīt reku es uzbraukšu uz to pašu noslogotāko highway Kanādā, 401, 401. highways. Nu, redzēsim, kā tur būs satiksme un kādi tur būs ceļi. Tā kā, lai izdodās, braucam tālāk. Nu, manas domas piepildījušās. Kā tad var būt visu ceļu bez jeb kaut kādiem actioniem? Es tā domāju, ka priekšā mums ir avārija. Protams, nedaudz sniedziņš snieg, bet grūti pateikt, kāds ir ceļa stāvoklis, bet kam gadās, kam negadās, kam gadās. Negadās tikai tam, kas neko nedara. Un tā. Bet, pastīsimies, kas tur būs priekšā. Nav tālu, cik tur ir kādi 3 kilometri. Es domāju, ka būs ok.
Nu jā, starp citu, šis ceļš, kas nogriežās no tā 401. highway, šis saucās 402. Un tieši šajā vietā, apmēram, kā nogriežās no tā ceļa, ir, kad 30 kilometri, un tad ir vienkārši laika apstākļi šeit ir pilnīgi neparedzami. Vienkārši, vai te, ja pieņemsim, pilsētā vienā pusē spīd saule, tad šeit konkrēti līst lietus. Tāda josla, ļoti interesanti tāda. Vienmēr braucot pa šejienu jāuzmanās, un tas, ko es daru, redzēsim, kas būs tālāk. Okay. Kamēr esmu te tajā trafikā, es varētu varbūt tās izstāstīt par logbuku, kā mums strādā Kanādas logbuks. Tas ir, es nezinu, kā latviski. Jā. Bet, karoči tā, visas dienas garumā, 24 stundu garumā, mums ir 16 stundu loks, kurā Kanādā ir 13 stundas atļautais braukšanas laiks. Tur jāpaņem ir kaut kāds pīpauze, bet 13 stundas nenobrauc, bet ik pa kaut kādām, 4-5 stundām. Bet man tā, es baigi tā neesmu pievērst tam uzmanību. Es nepārbraucu to. 13 stundu laiks braukšana, un tad ir 14 stundas, kad tu vari būt on duty. Respektīvi, tu ieslēdz savu logbuku, un no tā tev sākās, 16 stundu laiks tev sākās, un 14 stundas tu vari būt on duty, un 2 stundas tu vari būt off duty. Pieņemsim, aiziet paēst, un kaut kur pagulēt, kad pusstundiņu vai kā. Tūlītās. Redz kāds te ir. Man ir braukšanas laiks, man ir atlicis 11 stundas un 14 minūtes. So es esmu braucis jau stundu un 46 minūtes. Duty, tas ir tas 14 stundu laiks. Man atļautais ir palicis 11 stundas 47. Tā jābūt. Tāpēc, kad es uztaisīju pre-tripu, tur kaut kādas 25 minūtes, man bija workday left. Tas ir tas 16 stundu laiks. Ir palicies 13 stundas 47. Atkal tur, principā 2 stundām jābūt ir mazāk nekā duty left. Un cycle, tas ir viss nedēļas cikls. Kopējais mums ir 70 stundas. Un šeit ir palicis mani 40 stundas. Un es esmu, kas šodien ir ceturtdiena, 4 dienas es strādāju. Tā kā, 30 stundas es esmu tikai nostrādājis. Tas pilnīgi nekas nav. Tā apmēram kaut kā. Tagad es varu uzspiest, lai man nezaudējās braukšanas laiks, es uzspiežu on duty. Un tad man neiet braukšanas laiks nost. Un šidā te viegli varbūt tās ripinoties. Lēnām. Es pabraucu nedaudz uz priekšu, bet es neesmu draivā. Tūlīt tās atliks apakaļ. Atliec apakaļ. Tā kā, tādas features, tādas kaut kas ar to logbuku, kaut kā tā.
Jā, pirms es braucu pāri uz Ameriku, jāieskrien duty free veikalā. Nu, nekas man nav jāpērk, bet parādīsim uzreiz. Good morning! Thank you! Kā, tur būtu jāiet, bet mums tur nevajag. Mums vajag uz šejieni. Jā, tad, kad es te piebraukšu pie viņiem, es slēgšu ārā. Es tam atkal ieslēgšu pa jaunu un pastāstīšu, kā man bija gāja. Nu, dikti interesējās, uz kurieni es braucu, kā es braukšu atpakaļ, vai man šī ir pēdējā reize, kad es šodien braucu šeit, vai ir vēl kādi, cik mašīnas jaunas, pats lādēju, kad lādēju. Nu, neuzminēju ar oficieri šoreiz, jo, kad es piebraucu, tad blakus joslā man aizbrauca 4 mašīnas, izbrauca cauri, un priekšā, kas man bija mašīna, to vai nu ilgi turēja, vai arī pratināja, vai kaut kas bija tāds, kas ir tas pats nepatīkamākais. Bet, neko darīt, tu esi iebraucis citā valstī. Okidoki, davai, laižam tālāk, un tad jau tiekamies nākamajā epizodē filmēšanā, kad kraušu nost. Es pacentīšos atrast vietu, kur es varētu pafilmēt, un tad jau redzēs. Būs, nebūs. Tā! Atkal parādīšu, kā es izkrauju, nevis kā izkrauju, un visu, un tad es slēgšos nost, ja.
Nu tā, darbiņš padarīts. Labs darbiņš ir tas, kurš ir padarīts. Tā ir man šoreiz. Bez jeb kaut kādiem incidentiem, akcidentiem. Mašīna tika piegādāta dīlerim, kurš tālāk melcīgi zina, ko viņš viņu darīs. Tagad mēs braucam atpakaļ uz mājām uz Kanādu. Vēl man rāda 3 stundas 40 minūtes. Šī te nokraušanās man aizņēma nepilnas 25 minūtes. Ar visu traku savākšanu bija kaut kāds 23-24 minūtes. Kurš ir ok, atbrauc un nokrau, nomet un visu un brauc projām un skait naudu. Nauda jau ir galvenais, zin, kā šajā laikā ir. Tā kā nezinu, vai būs kaut kas interesants, ko parādīt pa ceļam, bet ja gadījumā nebūs nekas interesants, nu ko tad? Uzrakstiet komentāros, ir vajadzīgs šāds te video jums ir interesanti vai nav interesanti. Nu, lai es baigi te netērējos, nepūlos, zin kā, jo tomēr tas, lai uzņemtu video, ir labs laiks vajadzīgs, kamēr tu viņu uzfilmē. Principā, ja es netaisu video un lādēju mašīnas, tad man aiziet apmēram stunda, pusotra stunda. Tas ir kaut kādas 8-9 mašīnas. Bet, kad es video taisu, protams, tur ir vairāk. Tur ir vakar, pieņemsim, aizgāja 6 mašīnas, 2 stundas aizgāja. Kamēr tur sariktē visu to video kameru un tādu, nu, paši saprotiet. Ok, pietiks te gudri runāties. Rakstiet kaut ko komentārā, vai bija ok video, vai nav vērts nemazām likā, un tad jau es uzklausīšu jūs, un tad jau, katrā gadījumā, davai, čau, līdz nākamajai reizei, varbūt, čau.